lakā mums ir parasts dzeramais ūdens. Tā kā arī šeit ūdens vienmēr ir, lai neramdātu slāpes. Bet jau taču ir īpašais ūdens parasti festivālā, kurš ir pieejams. Šogad arī būs ziedūdens? Nē, nebūs. Nebūs ziedūdens, būs vienkārši ūdens. Jā, nu ko, dosimies tālāk iekšā festivālā. Šeit ir viena no svarīgākām vietām, kur jau šeit ir visa informācija vienmēr, kur jūs varēsiet uzzināt par visām lekcijām, meistarklasēm un notikumiem, kas notiek sētā. Tās ir 9 runātavas. Tās būs vairāk kā 200 meistari, kas piedāvās dažādas fīres, teiksim tā. Gan astrologu, numerologu un tarologu konsultācijas, gan veselības dažādas diagnostikas, masāžas pirtnieki. Šī ir tā taka, caur kuru mēs ienākam šajā te burvīgajā pasaulē, kur viens ceļš ved uz Andeles pļāvu, otrs ceļš ved uz runātavām. Šobrīd šeit ir kluss un mierīgs. Bet tā šeit nebūs. Tā šeit nebūs, jā. Lai gan es gribētu teikt, ka mums festivālā vienmēr ir mierīga, harmoniska un ļoti maiga un līdzsvarota atmosfēra, jo mūsu sauklis ir tikai labu ļaužu sanākšana. Tā kā tādi nevisai foršie vai negatīvi domājoši nemaz līdz mums neatbrauc. Viņi aizbrauc kaut kur citur. Viņi brauc uz citiem pasākumiem, jā. Vai sēž mājās.